many intelligent questions over the last 2 days. Un pēdējo 2 dienu laikā man tiešām ļoti patīkami, bet ļoti pārsteidza pozitīvā nozīmē daudzi inteliģentie jautājumi, kas tika uzdoti. And it feels to me that within this group, within this seminar, there are people who are very capable of delivering basic care in communities or something similar here in Latvia. Un man ir sajūta, ka šajā cilvēku kopā noteikti ir tiešām sapulcējušies tie cilvēki, kas var darboties tādā formātā kā pamataprūpes kopiena vai kaut kas līdzīgs. So we started this work of basic care in communities nearly 10 years ago in London. Pamataprūpes kopienu projektu mēs aizsākām Londonā aptuveni pirms 10 gadiem. And in the beginning, the prison service and the probation service were not so sure about whether it was a good idea to work with us. Un pašos pirmsākumos cietuma administrācija un probācijas dienas nebija pilnīgi pārliecināti, ka šis tā kā ir labākais un pareizākais veids. They were not sure about the idea of working with an organisation that had its roots in faith. Un viņi nebija arī droši par šo sadarbību, potenciālo sadarbību ar organizāciju, kura sakņojas ticībā. They were not sure that a voluntary organisation could be a professional organisation. Tāpat viņiem nebija pārliecības, ka brīvprātīga organizācija, nevalstiska organizācija var būt profesionāla organizācija. They were worried that we would use our work in the prisons to try to convert people to our particular denomination. Viņi baidījās, vai viņus satrauc tas, ka mēs strādājot cietumos centīsimies pievērst savai konkrētai ticībai vai konkrētai konfesijai šos cilvēkus. And they were worried that as Christian people that we would be naive. Un tāpat viņus satrauc tas, ka mēs kā kristieši varētu būt naivi. So I'm very pleased now that we have the support of the Ministry of Justice, the Prisons Administration, the government. Un man šobrīd ir ļoti liels prieks, ka Anglijā mums ir tieslietu ministrijas un attiecīgi arī cietumu administrācijas, tātad valsts atbalsts. We're working in and through the gate from 6 prisons, 4 men's prisons and 2 women's prisons. Mēs strādājam ar 6 cietumiem, 4 no tiem ir vīriešu un 2 sieviešu cietumi. And we work in close partnership with the probation service. Un tāpat mēs strādājam roku rokā ar probācijas dienestu. So basic care in communities is one of several programs that the government see as a way to reduce the rate of reoffending. Un pamataprūpes kopiena, tā ir viena no vairākām programmām, kuras arī valsts uzlūko kā veidu, kas palīdz samazināt recidīvu. We know the reconviction rate over 2 years after release is still about 60%. Mēs zinām, ka atkārtotas notiesāšanas īpatsvars 2 gadus pēc atbrīvošanas joprojām ir aptuveni 60%. And the government knows that it spends about 13 billion euro a year just on reoffending. Valsts tērē aptuveni 13 miljardus eiro gadā tieši saistībā ar recidīvu. So they see programs like mentoring, projects like ours as one of the ways in which to reduce the reoffending and reduce the cost to society. Un šādus līdzgaitniecības projektus valsts redz, ka tas ir veids, kā samazināt šīs lielās izmaksas sabiedrībai. And as Luke explained yesterday, we are not targeting the easy guys, we are targeting the men and women who are often prolific offenders, the people who are doing 20-30 crimes a year. Un kā jau Lūks vakardien skaidroja, tad mūsu programmas mērķis nav tie vieglie zēni šajā
cietumos, bet gan tie, kas tiešām ir ar ļoti smagu pieredzi, kas varbūt ļoti, ļoti daudz atkārtojumu veids gadā. Kas 20-30 noziegumus gadā varbūt izdara. So partnership working between the prison service, probation service and the voluntary sector, the community sector is good for reducing crime. Tāpēc šāds partnerības projekts, kurā iesaistās gan cietuma administrācija, gan probācijas dienests un brīvprātīgais sektors, ir ļoti noderīgs tieši noziedzības līmeņa samazināšanai. So you have been, over the last 2 days, you've been very patient listening to us. Today we're going to make you do all of the work. Divas dienas, tagad jūs esat bijuši ļoti pacietīgi un klausījušies mūs uzmanīgi un cītīgi, un tagad mēs liksim jums strādāt. Because we need a rest. Jo mums jāatpūšas. Okay, so what we're going to do today is to create a plan together, all of us in this room, as to how we could set up a program like this in Latvia. Un tagad, ko mēs darīsim visi kopā, visi, kas ir šeit zālē, tātad mēs mēģināsim izstrādāt plānu, kā šādu līdzīgu programmu mēs varētu īstenot, ieviest Latvijā. So what I propose to do with your cooperation is to split us all up into 5 groups. 2 groups of 5? No, 5 groups. 5. Un tagad ar jūsu laipnu sadarbību aicināšu jūs visus sadalīties 5 grupās. Okay. So, is that okay? Grupos, jā. Okay. Yeah. So stay where you are. So, Pirmā grupa, jūs strādāsiet par tēmu brīvprātīgie. So these are the questions for your Un group. jums ir jautājumi, uz kuriem jums jāatbild. Tagad piefiksējiet. Okay. How will you recruit volunteers? Kā jūs rekrutēsiet brīvprātīgos? How will you reject volunteers? Kā jūs noraidīsiet brīvprātīgos? Atlasīsiet, noraidīsiet, arī pateiksiet nē. How would you organize training? Kā jūs organizēsiet apmācības brīvprātīgajiem? How would you bring together volunteers and the prisoner together to form a community? Kā jūs nodrošināsiet brīvprātīgo un ieslodzītā satikšanos? Okay. And what support will those volunteers need? Un kāda veida atbalsts būs nepieciešams brīvprātīgajiem? Okay. So, who is group 1? Group 2? Group 2. This is your group 2? No, you're 5? Okay. Okay. So you are going to talk about risks. Tad jūsu tēma būs riski. So, what are the risks? Kādi ir riski? What could go wrong? Kas var noiet greizi? What risks can you control? Kādus riskus jūs varat kontrolēt? How will you minimize the probability of the risks? Kā jūs minimizēsiet risku iespējamību? And what will you do if things do go wrong? Un ko jūs darīsiet, ja lietas tiešām noiet greizi? Okay. So I'm thinking about risks, risks to the volunteers, risks to the ex-prisoner, and risks to the public. Un ar riskiem šeit es domāju riskus brīvprātīgajiem, riskus bijušajiem ieslodzītajiem, riskus sabiedrībai. Okay. Which number? Group 3. Okay. Okay. I'd like you to talk about supporters and support. Es gribētu, lai jūs padomājat par tēmu atbalstītāji un atbalsts. So, how would you work in partnership in the prison? How would you work? How would the partnership work to get men from the prison to join the groups? Kā strādāt partnerībā, lai bijušie ieslodzītie grib pievienoties šīm te grupām? Whose support? People in authority. Who do you need approval and support from? No kuriem valsts struktūru
cilvēkiem jums ir nepieciešams atbalsts. Who else do you need to support this initiative to make it work? It's generally, very generally. Un tādā ļoti vispārīgā veidā, padomāt, no kā vēl ir nepieciešams atbalsts. Es pieļauju, tie varētu būt cilvēki, cilvēki sabiedrībā, organizācijas, kaut kādas struktūras, bet vispārīgi atvērts jautājums. Okay. And is one more group? No? Yeah. Yeah. Okay. 4. Okay. So, let's think about success. How would you measure success? Par veiksmi. Kā panākumiem, kā izmērīt panākumus, pozitīvus rezultātus. Okay. What will the public authorities think is success? Kā valsts iestādes definētu panākumus? What will volunteers think is success? Kā brīvprātīgie definētu, vai ko brīvprātīgi domā par to, kas ir panākumi? What will ex-prisoners think is success? Un kas ir panākumi bijušo ieslodzīto skatījumā? And what does our faith tell us? Un ko par to visu saka mūsu ticība? Okay, so is that all the groups? Yeah, okay. So we have half an hour. Okay, everybody. How are you doing? Kā jums iet? So I hope you had a good discussion. Es ceru, ka jums bija vērtīga viedokļa apmaiņa. Did you all elect somebody to speak for your group? Vai jūs esat izvēlējušies katrs savā grupā, kurš prezentēs rezultātus grupas vārdā? Who are our presenters? Prezentētāji, paceliet rokas, lūdzu. Okay, 1, 2, 3, 4. Great. 4 presenters. 4 mums ir. Okay, so let's start with group 1. Sāksim ar pirmo grupu. And you were talking about volunteers? Un jūs runājat par brīvprātīgajiem. So please. So Anton is going to type bullet points. Jā, Antons mums arī pierakstīs tās galvenās idejas, kas ir grupas rezultāti vai secinājumi. So that we can bring it all together at the end. Tā, lai mums ir arī tāds kopīgs pārskats par visu šo lietu. Okay, and because I can't speak Latvian, I will rely on Linda to encapsulate. Endijs latviski nerunā, tad es viņam attiecīgi arī klusām iztolkošu, ko jūs prezentēsiet. Vai jārunā ar mikrofonā? Kā domā? Kā tu vēlies? Jā, mikrofonā, jā. Nu, runā mikrofonā, jā.
kā labāk izklausās. Labi, šitā izklausās. Mikrofona izklausās ļoti labi. Jā, praktizējās. Tātad es pārstāvu pirmā grupu. Mūsu uzdevums bija... Vienīgais turi ap augšpus. Mums bija tātad apskatīt brīvprātīgo tēmu. Mums tika uzdot 5 jautājumi. Kā mēs rekrutēsim brīvprātīgos līdzgaitniecībai? Kā mēs noraidīsim brīvprātīgos, kuri mūsu uzskatā tomēr nevarētu piedalīties līdzgaitniecībā? Kā mēs rīkosim vai organizēsim apmācības brīvprātīgajiem? Kā mēs nodrošināsim brīvprātīgo un ieslodzīto satikšanos? Un visbeidzot, kāda veida atbalsts nepieciešams brīvprātīgajiem? Un tātad par pirmo jautājumu, kā mēs rekrutēsim brīvprātīgos. Man nebija iespējas piedalīties vakar un aizvakar. Man palika iespējas, ka šīs tēmas jau tika šeit izrunāts diezgan plaši, un Latvijā jau ir arī pieredze šajā jomā. Un tātad vispirms pirmais tāds solis, tas ir aicinājums draudzēs ar prezentāciju vēršoties pie draužu vadītājiem un konfesiju vadītājiem, pie biskupiem, gūstot tātad atbalstu šo prezentāciju izrādīšanai draudzēs. Taču ne tikai. Vēl tātad tika piedāvāts arī no grupas, kā vērsties augstskolās, tā skaitā laicīgās augstskolās un pie nevalstiskām organizācijām un runāt par šo līdzgaitniecības iespēju. Tātad mūsu grupa nonāca pie secinājuma, ka motivācija līdzgaitniecības gadījumā būtu laba jebkura, ja viens cilvēks vēlas palīdzēt otram cilvēkam. Bet, ja es kaut ko, tad lūdzu papildināt man, ja? Bet vēl tās trešais moments, tas gan nav atsevišķs ceļš, bet tātad akcents būtu liekams uz tiem brīvprātīgiem, ar kuriem varētu veidoties šīs līdzgaitnieku grupas, kuriem jau ir pieredze cietuma kalpošanā, kuri zināmā mērā jau ir sevi apliecinājuši, gan apliecinājuši savu motivāciju, gan savu spēju kalpot cietumā, strādāt ar ieslodzītajiem. Un izskanēja, kā viena no šīm tādām bāzes platformām varētu būt alfa kurs, no šo kalpotāju vidus varētu veidoties līdzgaitnieku grupas. Šis būtu par pirmo jautājumu. Jā, protams, aiz kadra mums palika, ko tad mēs rakstīsim tajā prezentācijā, ko rādīsim draudzēs, bet tas ir atsevišķs jautājums. Nākošais, kā mēs noraidīsim brīvprātīgos. Mēs kopīgi nonācām pie secinājuma, ka, ja cilvēks ir motivēts kalpot, tad mēs, principā, nebūtu, mūsu nav tik daudz, lai mēs atteiktu, varbūt, dziļāk, neiedzivinoties dažādos apstākļos, jo līdzgaitniecība, protams, nav vienīgā kalpošanas forma, un, ja cilvēks varbūt neatbilst konkrēti līdzgaitniecībai, vēl nav gatavs šim atbildīgajām solim, tad iespējams viņš var iesaistīties daudz citās kalpošanas formās, arī varbūt sākotnēji pat varbūt netiekoties ar ieslodzītajiem, ir visdažādākās kalpošanas formas, viņš var izmantot tās dāvanas, kas katram no mums piemīt. Bet, jebkurā gadījumā, tātad mēs nevaram atteikties no tādiem pragmatiskiem soļiem, kā, piemēram, tie paši testi. Jā, ir jāpārbauda, vai cilvēks salīdzinoši nesenā pagātnē nav bijis pats ieslodzījuma vietā, vai viņš ir tiešām, kāda ir viņa motivācija kalpot, vai viņš spēj būt, justies un spēj būt uz vienlīdzīgiem nosacījumiem kā citi līdzgaitnieki, jā, vai teiksim, viņam ir tādas pamata izpratne par ieslodzījuma vietu darbību un kaut kādu, varētu pat teikt, tāda dzīves pieredze un briedums var būt. Lūk, tātad mēs runājam par reāliem kritērijiem, kuri varbūt šobrīd vēl nav noformulēti, taču tas būtu jāizdara. Lūk, visbeidzot, un trešais jautājums, kā mēs rīkosim un organizēsim apmācības. Un arī, kā es noprotu, arī īpaši katoļu baznīcā jau mēnesi notiek apmācības par šo tēmu, bet mēs grupā nonācām pie secinājuma, ka būtu nepieciešama viena tāda pamata apmācību programma. Un šeit mēs runājam par apmācību programmu brīvprātīgajiem ieslodzījuma vietās vispār.
Un no šīs programmas jau varētu izrietēt līdzgaitniecības tāda apakšprogramma vai arī kā atsevišķa programma. Iespējams arī, kā par šīs programmas apgūtu cilvēks varētu saņemt kādu certifikātu. Un šis sagatavošanas process varētu būt tāds divpakāpju, proti sākotnēji tātad ir šī sākotnējā sagatavošana programma, un tālākais jau darbs notiek tādā, var teikt, tādā supervīziju atgriezeniskās saites saņemšanas formātā, ka dažādu grupu līdzgaitnieki tiekās un dalās pieredzē, un viens no otras meļās pieredzi un izskata varbūt problēmu jautājumus un tā tālāk. Tātad varētu būt pirmā pamatsagatavošana un otrs tāds ikmēneša atbalsts šiem brīvprātīgiem. Un tāpēc es pārlecu tagad, izlaižot 4. un 5. jautājumu par kāda veida atbalsts būtu nepieciešams brīvprātīgiem. Un pirmkārt jau tā būtu šī sagatavošana. Es vēl nepieminēju, ka ļoti svarīgs ir kritērijs brīvprātīgiem, lai viņi nebūtu manipulējami, un par to ir jārunā un jāuzsver arī apmācībās. Tam ir jābūt arī garīgajam atbalstam. Ja cilvēki nāk no draudzes, tad ir jādod tāda garīgā maize un jāstiprina cilvēku motivācija. Jā, un ļoti svarīgs jautājums ir brīvprātīgās status. Jo arī, kā es saprotu, vakar izskanēja, ka brīvprātīgie līdzgaitnieki, viņiem būtu jādodās jau cietumā kādu mēnesi pirms atbrīvošanas un darbs jāturpina pēc atbrīvošanas, tad status būtu vajadzīgs gan cietumā, gan arī institūcijās pēc atbrīvošanas, teiksim, kādā sociālā dienestā, uz kuru līdzgaitnieks pavada savu aizbilstamo. Jo šobrīd tāda statusa nav, viss balstās tādā personiskā iniciatīvā, līdz ar to šodien līdzgaitnieks kaut kur iet, tāpēc, ka viņš personiski kādu pazīst, rīt viņš vairs neiet, tāpēc, ka kaut kas ir mainījies, un status viņam nav. Bet atgriežoties pie 4. jautājuma, kā mēs nodrošināsim brīvprātīgo un ieslodzīto satikšanos. Satikšanās, kā jau es minēju, kā mēs grupā nospriedām, kā jānodrošina jau ir ieslodzījuma laikā. Līdz ar to šeit nav iespējams iztikt bez ciešas sadarbības ar ieslodzījuma vietām. Un tātad, jā, bez tam, tātad, ja mēs runājam par periodu pēc atbrīvošanas, ka šis atbalsts būtu sniedzams attiecībā gan uz sakaru līdzekļiem, gan uz ceļa izdevumiem, var būt situācijas, ka bijušais notiesātais ir jāuzaicina uz kādu pasākumu, un tas arī var maksāt līdzekļus. Tātad faktiski šis te atbalsts un vienlaicīgi arī veids, kā mēs nodrošinām satikšanos starp brīvprātīgo un ieslodzīto, varētu būt balstīts līdzgaitnieka brīvprātīgās personas statusā. Droši vien visiem ir zināms, ka top un jau ir pieņemts, ja savat brīvprātīgā likums, ir pieņemts šobrīd. Nav pieņemts, ja? Gaida, kamēr mēs nobriedīsim, un tad pieņem šo likumu, ka, ja mēs runājam par šo atbalstu un tikšanos starp brīvprātīgu ieslodzīto, ka brīvprātīgais status nozīmētu, ka valsts atrod iespēju sniegt brīvprātīgiem līdzekļus sekt gan uz sakaru izdevumiem, gan uz ceļu izdevumiem, gan uz, teiksim, tādiem, praktiskas dabas izdevumus rodas komunicēt ar ieslodzīto. Jā, tas būtu par šo. Varbūt kaut kas piebilstams mums grupē. Everybody present here understand it.
attention to people with formal experience serving in prisons, ministries and prisons, using alpha courses in the parishes as the platform for selecting or looking for volunteers. Then how to reject somebody if the person is not, does not comply with certain criteria or is not ready to become a mentor. Then we should also pay attention to the motivation and if need be to strengthen it. Then about training the volunteers, 2 stages. First initial training and then complementary training in mentoring, which could be once a month as it was mentioned. Then this issue of the status of volunteer in Latvia, as the Latin context, which is important, and supporting volunteers with their everyday needs. Well, we already mentioned examples of traffic or communication expenses. I'm interested in the question of status of volunteers. Varbūt mazliet vairāk izskaidrot šo brīvprātīgā statusa jautājumu, jo es saprotu, ka tas bija tieši Latvijas kontekstā, tas attiecīgi mūsu visiem. So in the UK, the organisation that uses the volunteers has to have a formal agreement, and it is clear that the volunteers don't do what the public services do. We don't duplicate. So maybe just Tad tām organizācijām vai brīvprātīgo centriem, kāda ir apvienotajā karalistē, viņiem ir jābūt formālam pamatam, uz kā viņi darbojās, un, protams, ir jābūt pilnīgi skaidram, ka brīvprātīgie nepārklājas ar to, ko dara valsts iestādes. Viņi nekādā veidā nedara to pašu paralēli vai dubultā. So I wonder if is it about the individual volunteer or is it about the organisation? Tad jautājums, vai runājot par brīvprātīgā statusu, te runa par atsevišķiem brīvprātīgajiem, par cilvēkiem, vai arī par organizācijām, kurš līmenis? Teiksim tā, ieslodzījuma vietas var apmeklēt oficiālu organizāciju pārstāvji un reģistrēt komisiju pārstāvji un tā tālāk. Tas ir viens. Taču, ja mēs runājam konkrēti par līdzgaitniecību, kas tomēr ir jauna parādība Latvijā, tad šī iniciatīva ir tā vērta, lai mēs viņu arī sauktu īstajos vārdos, nevis cita starpā, ejot ar alfas kursu vai kalpojot kā citādi Bībeles kursā, organizēt arī līdzgaitniecību. Protams, runāt ar notiesātajiem, mēs to sagaidīsim pēc atbrīvošanas, kaut ko darīsim ar tevi. Tad mēs kopā ar tevi aiziesim sociālo dienestu, sociālais darbinieks pateiks, kas tu tāds esi. Es esmu līdzgaitnieks. Ok, līdzgaitnieki pasēja ārpusē koridorā, kad mēs runāšu ar savu klientu. Un tāpēc tiek likums šobrīd gatavots, kur tātad tiek brīvprātīgi var tikt noslēgts līgums par konkrētiem jautājumiem un arī sekt izdevumi. Nevis atlīdzību, bet izdevumi, kas rodas brīvprātīgā darbības procesā. Okay. So just to understand, so in England, there is no need for a law. In England, there is just a requirement for the organisation to be approved as being being professional in selecting and training the volunteers. Jā, un tad droši vien atšķirība Anglijā nav prasīgs, ka šim aspektam ir jābūt ierakstītam likumā, bet organizācijai ir jābūt atzītai arī no valsts puses, kā profesionālai, kā tādai, kas pareizi un spēja un prot izvēlēties brīvprātīgos. Just had a few thoughts on some of the things you shared. The answers were excellent, and it was interesting to hear things from a Latvian perspective. Varbūt padalīšos mazliet par savām pārdomām. Protams, ka bija ļoti labs un ļoti interesanti bija dzirdēt arī jūsu atbildes no Latvijas skatu punkta. The idea of diverting people to alternative ways to help if they're not well suited is an excellent idea. Runājot par brīvprātīgo noraidīšanu, ja viņi ir jāatlasa, tad
vēlme un gatavība piedāvāt viņiem kaut kādus citus kalpošanas veidus, ja tas tā arī ir gadījies, ir ļoti laba doma. And also the idea of this constant training, to continue training of volunteers. Un runājot par apmācībām, tad šī apmācību procesa turpināšanās ir ļoti laba doma par to, ka tas nebeidzās vienā dienā, bet ilgas ilgāk. One thought was about getting, when looking for volunteers with prison experience, obviously there's a lot of benefits of this, but it's not essential. Tad, kad jūs runājat par to, ka brīvprātīgajiem vai viņa atlasē pieredze kalpošanai cietumos, ir, protams, situācijas, kurās tam ir kaut kāda priekšrocības, bet šis nosacījums, mūsuprāt, nav izšķirošs. And sometimes having volunteers who have no background to the system can be a real benefit to the former prisoners. Un reizēm ir noteikti arī situācijas, kurās brīvprātīgie bez jebkādas iepriekšējās pieredzes attiecībā uz cietumu sistēmu, patiesībā bijušajiem ieslodzītajiem var būt īsts dārgums. We've had experiences where some volunteers have been former probation officers, and the former prisoners then kind of feel like they're still in probation, even if the volunteer has a good attitude. Un mums ir gadījumi, kad brīvprātīgie ir bijušie probācijas dienesta darbinieki, un var rasties situācijas, kurās šis bijušais ieslodzītais tomēr viņam ir tā sajūta nevis, ka viņš jau dzīvo patstāvīgu dzīvi, bet ka viņš joprojām nāk uz tikšanos probācijas dienestu. Another thing you mentioned was about life experience, and this is very important as well. Un jūs runājāt arī par dzīves pieredzi, vai jūs to formulējat citos vārdos, par briedumu. Jūs runājat par briedumu, un tā ir ļoti laba lieta. And maybe something to think about would be, do you have a minimum age for volunteers? Un varbūt ir vērts arī pārdomāt minimālais vecuma slieksnis kaut kāds brīvprātīgiem. So some projects would say 25, some would say 21. We don't have a minimum age, but would judge every case by case. Ir projekti, kuros ir noteikts, piemēram, 21 gads, 25 gadi. Mūsu gadījumā, mūsu programmā šāda minimālā sliekšņa nav. Mēs izskatām katru gadījumu atsevišķi. And final thing, when ex-offenders volunteer, which we want to encourage, we try to make sure that enough time has passed for them to gather themselves together to be ready to look after other people. Ja brīvprātīgo darbam, kalpojumam piesakās bijušie ieslodzītie, kas ir vērtīgi, un mēs to arī gribam un mudinam uz to, bet ir jāizvērtē, vai ir pagājis pietiekami ilgs laiks, kopš viņu ieslodzīšana laiks ir beidzies, un vai viņi tiešām ir gatavi un ir gan savākušies, lai kalpotu citiem. I think Sister Hannah was asking how long, and usually we would say a year, but it depends. For some people, a year is not long enough. For some people, they don't need that long. But we'd say as a guideline a year. Jā, māsa Hāna uzdeva arī jautājumu par to, cik ilgi tad pēc ieslodzījuma mēs varētu apsvērt, ka cilvēks kļūst par brīvprātīgo, aptuveni gads. Citiem varbūt arī gads pietiek, citiem nepietiek, bet tas tāds aptuvenis laiks varbūt, kas varētu būt. Okay. So do any of the other groups want to comment on anything? Vai citām grupām ir kas komentējams, jautājums vai kaut kas sakāms par šo tēmu? Pārdomas. Okay, job done. Okay. Paldies. So, should we go to group 2? Otrā grupa. And who's next person? Prezentētājs. Wow, good presenter these. Otrā grupa. Kura bija otrā grupa? Mēs bijām otrā, bet mums bija riski, nevis atbalsts. Jā, bet otrā grupa lūdzu. Mums bija riski, kādi ir riski vispār uzsākt šo programmu. Risks aizsargāt brīvprātīgos, aizsargāt bijušos ieslodzītos. Un risks ir, vai teorija, ko mums piedāvā, ir atbilstoša mūsu iespējām, principiem, pēc kā strādā. Un ļoti Latvijai aktuāls risks ir brīvprātīgo resursu trūkums.
Un arī minēja vēl tādu risku, ka ir brīvprātīgais, bet ir valodas barjera. Jo ir latvieši, kas nepārbauda krievu valodu, un ir krievi, kas nepārbauda latviešu valodu. Kādus riskus var kontrolēt? Mēs domājam, ka var kontrolēt visus riskus, izņemot varbūt neparedzami ir resursu trūkums. Ja neaiziet tas, ka mēs uzrunājam draudzes, uzrunājam studentus un to resursu pietrūkst. Tas var tāds būt risks, ko mēs nevaram kontrolēt varbūt. Bet arī ja mēs izmantojam šo piedāvāto programmu, tad viņai jābūt kvalitatīvi pārtulkotai un arī visiem cilvēkiem jābūt atbilstoši apmācītiem. Kā minimalizēt risku iespēju? Tas ir, ko minēja arī iepriekšējais runātājs jau attiecībā uz brīvprātīgajiem, tā ir apmācība, kritēriji, pēc kādiem viņi tiek atlasīti caur intervijām un arī pārbaudēm par viņu, teiksim, pagātni. Arī, kas attiecas uz ieslodzītajiem, arī, lai pasargātu brīvprātīgos, izvēloties to ieslodzīto, jāizvērtē tā viņa pastrādātā nozieguma raksturs, vai šie cilvēki nebūs pakļauti kaut kādam riskam, vardarbībai vai vēl kaut kam. Izvērtēt, kam palīdzēt. Un vēl tika minēts tas, ka priekš brīvprātīgajiem arī ļoti svarīgs tas laika ierobežojums, lai tas ir 3 mēneši un nav ļoti daudz, lai tas nepāraug kaut kādās atkarībās, gan vieniem, gan otriem. Un kā reaģēt? Tā ir tāda savstarpēja sadarbība, arī saliedētība grupā, kad informēt grupai savstarpēji būt informētai par kaut kādām problēmām, arī atbilstoši to organizāciju, informēt institūcijas, piemēram, mums arī tā labs piemērs tika minēts, piemēram, ja mēs zinām, ka tas ieslodzītais, viņam galvā ir kaut kas pastrādāt atkal kaut ko sliktu, tad mēs arī par to informējam attiecīgās institūcijas. Un arī ir nepieciešami iepriekš sastādīti rīcības protokoli, kas palīdz rīkoties kaut kādās. Es gribētu vēl pateikt, ka mēs arī teicam, ka ir svarīgi, ka būtu specialisti bāze, kur var palīdzēt krīzes gadījumos. So often when new charities are starting or new projects are starting, the first thing they'll do is have a reference group. This would be common in the UK, or a steering group, where you would ask different people from different charities or professionals and ask them to come into a room and then just give you advice, and you'd ask them the difficult questions and they'd help you, they'd maybe correct you if you're doing something that wasn't so wise. And that's quite a common, really helpful, and people like to help. Apvienotajā karalistē ļoti bieži, tad, kad tiek uzsāktas jaunas iniciatīvas, vai tās būtu jaunas nevalstiskās organizācijas vai kāda projekta vai programmas, tad veidot vadības grupu vai atsauces grupu, vadības grupu, kurā pieaicina jau pieredzējušus cilvēkus, ekspertus attiecīgajās nozarēs, vai tie būtu citu pieredzējušu organizāciju cilvēki vai citu
citu jomu pārstāvi, bet kuriem ir pieredze, kas attiecīgi var palīdzēt izprast situāciju reālāk. Mēs izklāstam viņiem to savu domu un ideju, un viņi var norādīt uz vājām vietām un tam līdzīgi. Luke also spoke yesterday about how that we have one telephone number that volunteers can ring if they need to escalate a concern, if a risk is worrying them and they want to get professional advice. Un Lūks vakardien arī stāstīja par to, ka šajā pamataprūpas kopienu programmā brīvprātīgiem ir konkrēts telefona numurs, uz kuru viņi var zvanīt kādam organizācijas cilvēkam vai zinošam cilvēkam, un ar kuru viņi var runāt, tad, ja ir kaut kas, kas viņus satrauc vai ir kāds risks, ko viņi ir identificējuši. So, I have a question for probation prison service. In the UK we have a criminal records check system, which means we can check on the record of any volunteer with their consent. Is there anything like that here? Jautājums probācijas un dienas pārstāvjiem un cietuma administrācijas pārstāvjiem, ieslodzījumu administrācijas pārstāvjiem. Apvienotajā karalistē mums ir iespējams pārbaudīt brīvprātīgā iepriekšējo sodāmību. Tad organizācija var vērsties iestādē un lūgt to pārbaudīt, vai tas ir iespējams arī Latvijā. Trešā puse lūdzu. Tad, kad nevalstiska organizācija grib apmeklēt ieslodzījumu lietu, tad mēs runājam par konkrētu datumu, laiku un personām, kas nāk, un tās personas, kas tā kā grib nāk, mēs pārbaudām, bet nevienmēr, teiksim, tā sodāmība ir noteicošais faktors, kad netiks ielaists, ja, bet izvērtēt. Brīvīgiem nedoksiet cietumā. Jo jautājums bija no apvienotās karalistes tā skatu punkta, vai trešā puse var pārbaudīt. Viņi kā organizācija rekrutē brīvprātīgos, un viņi grib pārbaudīt savus brīvprātīgos. Vai jautājums, vai jūs dodat tādus datus? Es varbūt no probācijas dienas puses varu pateikt, ka mūsu plāns ir tāds, ka mēs lūksim pašiem brīvprātīgo pretendentiem iesniegt mūsu izziņu, ko viņi ir saņēmuši no soda reģistra. Bet kā organizācija, nedz nevalstiskā, nedz arī probācijas dienests nevar pārbaudīt šo te pretendentu sodāmības bez viņu piekrišanas. Representative of the probation service, when they cooperate or work with volunteers, they will ask the volunteers to come and submit their own statement, checking about their previous convictions. But the third party cannot do that. I can ask about myself and then come to you and give you this. Okay, that's fine. So a partnership in terms of ensuring the volunteers are being honest and safe, a partnership with both prison and probation and the charity will be crucial. Un, jā, tad that's the question, yeah. So is the best way to ensure the safety of volunteers to have a partnership between prison and probation and the voluntary organisation? Tad jautājums, vai labākais veids, kā nodrošināt brīvprātīgo drošību šajā kalpošanā, ir partnerība starp ieslodzījumu vietu pārvaldi, probācijas dienestu un arī šo te organizāciju, nevalstisko organizāciju, kas darbojās. Es domāju, ka tas jautājums bija tāds, vai tāpēc būtu risinājums, ja būtu sadarbības. Vai tad varētu atrast šos datus, kas ir sensitīvi, kas ir būtiski, lai, teiksim, noskaidrot. Yes. Yeah, that's the question. That's the solution. I understood that they already had an idea how to deal with the problem.
they will ask from everybody who wants to work they will ask that he will go and ask the testimony about himself, because he's allowed to get the information about his own life, and then he has to hand it over. So if you want to work with this organization, you just have to bring it. Yes. So I'm checking whether that is the information shared between prison and probation. I don't know if it is. Is that information shared? Tad jautājums, jā, tas pareizi ir, ka cilvēks pats vēršās saņemt izziņu par savu iepriekšējo sodāmību, un vai tad notiek apmaiņa ar šo informāciju. Tad probācijas dienests vai tālāk atkal informē ieslodzījuma vietu pārvaldi, ka šis cilvēks ir uzticams, jā, viss kārtībā ar viņu. Es varu vienkārši pastāstīt, ka tieši brīvprātīgo jomā, brīvprātīgo līdzgaitnieku jomā tāda sadarbība starp ieslodzījuma vietu pārvaldi un probāciju pagaidām nepastāv. Iespējams, ka tas būs nākotnes jautājums. Bet es mazliet arī gribētu paskaidrot to īpatnējo Latvijas situāciju, ka mēs pašreizējās likumdošanas ietvaros mums ir jāpārbauda brīvprātīgo sodāmību. Tikai un vienīgi tajos gadījumos, kad likums to prasa. Un tajos gadījumos, kad likums nenosaka, ka mums būtu jāpārbauda sodāmība, tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam viņu pārbaudīt. But in the UK, we had to make the case to the people who do the background checks that the people we're supporting are vulnerable. So we had to make the case to them to say, for our volunteers, we have to know if the volunteers could be dangerous. So in UK law, prisoners and ex-prisoners who are on probation are categorised as vulnerable adults, the same as children. Therefore, you are permitted to have the background check on the volunteer. Jā, apvienotajā karalistē ir ieslodzītie un bijušo ieslodzītie ir kategorijā neaizsargāti pieaugušie, kas atbilst tādai pašai kategorijai kā bērni, un strādājot ar šo cilvēku grupu, attiecīgi drīkst un pārbaudīt brīvprātīgo iepriekšējo sodāmību. And because the volunteers go into prison to meet the prisoner before the mentoring begins, you also need the prison security check. Protams, tā kā brīvprātīgie šīs programmas ietvaros dodās uz ieslodzījuma vietām, lai satiktos ar ieslodzīto pirms vēl viņš tiek atbrīvots, tad, protams, tiek arī no ieslodzījumu vietu pārvaldes puses veikta drošības pārbaude. So, here in Latvia there will need to be an agreement as to how to do this. Jā, protams, un tad attiecīgi katrā valstī, arī šī gadījumā Latvijā, ir jāpanāk vienot izpratne un vienošanās par to, kā tas process notiek. Varbūt drīkstu pakomentēt, ka pirmkārt par to neaizsargātā pieaugušā statusu, tā ir ārkārtīgi vērtīga tāda ziņa, varbūt es drīkstu vēlāk pajautāt konkrētāk par šo, jo tas ir ļoti plašs aspekts sodu izpildēs. Bet attiecībā par sodāmību īstenībā es neredzu lielu problēmu šobrīd, ja mēs gribam iesaistīt cietumā kalpošanā bijušo notiesāto, tad mēs vēršamies pie administrācijas, un ja tiek noraidīts, tad mēs saprotam, ka ir bijis viņš sodīts. Ne tikai sodīts, un tur ir problēmas. Nu jā. Es problēmu redzu citāk. Es problēmu redzu tajā, ka nav nevienā no pusēm atrunāts, kura tad būtu tā robeža vai kuri būtu tie aspekti, kurā gadījumā tātad kāds netiek ielaists, kāds tiek ielaists. Tātad šis brīdis ļoti tāda peldoša šī robeža ir. Okay. So in the UK, usually an ex-offender
an ex-prisoner usually would not be allowed to go back into the prison for usually 2 years. The governor's permission. Well, it's 2 years, and the governor also has to grant their permission. So after those 2 years? So after 2 years, you'd have to wait 2 years after release, and then the governor would need to give his approval on the basis of a risk assessment. Apvienotajā karalistē bijušajiem ieslodzītiem atkal iet cietumā nav atļauts 2 gadus pēc atbrīvošanas, un arī pēc tam, lai viņš to darītu, tur iet un kalpotu, ir vajadzīgs cietuma priekšnieka izdot atļauja, balstoties uz riska izvērtējumu. So it would depend on the nature of the risk. Un tas, protams, būs atkarīgs no riska dabas. Nu, tad es gribētu teikt, ka mums ir ļoti līdzīgi īstenībā, kā es iepriekš teicu, ka līdzgaitnieks, ja bijušais notiesātais, ja, tas vēl nav iemesls, kad viņš nevarēs apmeklēt ieslodzījumu vietu. Respektīvi, ieslodzījumu vietu pārvaldē speciāla struktūra vienības, kas šo cilvēku pārbauda. Un ir attiecīgi cilvēki, kas runā ar līdzgaitnieku vadītāju un aprunā situāciju, kas ir šajā laika posmā mainījies un vai viņš tiešām ir uzticams un savu darbu veids, teiksim, adekvāti un ir mazs atkārtot noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas risks. Tāda pati situācija, principā. Paldies. So, should we go on to group 3? Vai turpināsim ar 3. grupu? And group 3, what was their subject? Jūsu tēma bija? Mums te bija atbalstītāji un atbalsts. Paldies manai darba grupai par viedokļiem. Mums sākumā nebija sapratni līdz galam, kas bija tā kā prasīts no mums, bet beigās mēs vienojāmies un sapratām. Jā, tad par atbalstīšanu, ja kā mēs ir nosaukumā atver durvis uz brīvību, tad mēs šo jēdzienu cietumā attiecinām uz sagatavošanu atbrīvošanai. Respektīvi, ir runā par notiesātā sagatavošanu atbrīvošanai jau no pirmās dienas. Tā kā man darba grupas locekļi vai kādu teikt, nezinu, teica, ka mēs sagatavojam čemodānu, kur viņš iet cilvēks ārā no cietuma. Tā bija pareizi čemodānu. Viņš šodien paliek čemodānu. Un ko mēs darām? Īsumā, respektīvi, mēs veicam visu vajadzību novērtēšanu. Tur ir iekšā atkārtot noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas risks un notiesātā vajadzības. Respektīvi, tad, kad notiesātais atbrīvojas, mums pēc iespējas ir jāsamazina šis risks un jāmēģina šīs vajadzības tā kā uzlabot, attaisnot, attīstīt, kā kurā gadījumā. Tad, kā mēs varam atbalstīt notiesāto? No savas puses varētu teikt, ka šie notiesātie, teiksim, sadalās vairākās kategorijās, un vieni ir tie, kuriem vajadzīgi, teiksim, vajadzīgs garīgs atbalsts, otriem ir nepieciešams varbūt kaut kāda izglītība, papildus zināšanas, un trešie varbūt ir tie, kam vajadzīgs pamat atbalsts, pamat pasākumi, kas nepieciešami dzīvošanai brīvībā. Un līdz ar to attiecīgi no šīs notiesāto kategorijas nav kāda
augstākais ieslodzījumu vietas. Iespējams bārņu tiesa kaut kurā gadījumā ir gadījumi, kad piesaistam arī policiju, jo policija arī savu izdevumu saistībā ar bijušajiem ieslodzītiem. Protams, valsts probācijas dienests, lai gan valsts probācijas dienestam nav vairs, teiksim, puspenitenciārās palīdzības sniegšana, bet jebkurā gadījumā valsts probācijas dienests vēl ieslodzījumā iesaistās ar to, kad īsteno programmas notiesātajiem. Un sagatavo izvērtēšanas ziņojumu tad, kad notiesātais pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. Mēs kaut ko, jā, palielam, laikam, kā viss. Jautājums bija par organizāciju politiskīs. Kāda palīdzības veidā? Thank you. Our experience in the UK is very similar, that cooperation with all of the different agencies is crucial. Līdzīgi arī mūsu pieredze apvienotajā karalistē, tajā, ka sadarbība ar visām attiecīgajām valsts iestādēm ir izšķirīgi svarīga. And all of the agencies need to understand the role of the volunteers. Un arī visiem šiem spēlētājiem, visām šīm struktūrām ir jāsaprot brīvprātīgā loma, ko brīvprātīgais dara. And they need to understand the volunteers are not statutory people, they're not officials. Un ir jāsaprot, ka brīvprātīgie nav amatpersonas. But the volunteers' job is to be accompanying and supporting the individual so that they can work their way through the system. Un brīvprātīgais, kā jau to vārds pasaka, ir līdzgaitnieks, viņš iet kādu brīdi kopā ar bijušo notiesāto, lai palīdzētu viņam. For us in the UK, cooperation with probation is vital. Un mums sadarbība ar probācijas dienestu ir dzīvībai svarīga, vitāla. The role of probation in the UK has also changed. There is less support after prison now, and it's more about protecting the public. Un arī probācijas dienesta loma ir mainījusies pēdējā laikā. Šobrīd ir mazāks atbalsts, ko nodrošina posmā pēc ieslodzījuma, un vairāk uzmanības tiek pievērsts uz sabiedrības aizsardzību. Of course, it's always had both of those roles. Protams, vienmēr ir bijuši šie divi elementi. But so for us to be able to, if we are very concerned that somebody is going to do another crime or harm somebody, knowing that there is a route to probation is very important. Un mums, strādājot ar bijušiem notiesātajiem, ja mēs saskaramies ar situāciju, kas mums rada bāžas, ka mums ir aizdomas vai satraukums par to, ka varētu notikt atkārtots noziegums, mums ir svarīgi zināt, ka ceļš uz probāciju mums ir atvērts. Can I say how very pleased I am to hear somebody from the public sector, from the prison service, if you translate that, how it's, talk about spiritual support. Es īpaši gribu izcelt to, cik liels gandarījums man bija dzirdēt, ka cilvēks, kas pārstāv valsts struktūru, valsts ieslodzījumu vietu pārvaldes, šī gadījumā runā par to, ka cilvēkiem ir nepieciešams garīgs atbalsts. In the UK, they often forget this. Apvienotajā karalistē viņi bieži vien to aizmirst. Okay. Great. So, does anybody from any of the other groups want to add anything? Vai citi no grupas vai citām grupām grib ko piebilst? The only thing I wanted to add was that
was that our role as the charity is to advocate the value of volunteers. So there's a role there for us and for you to convince prison service and probation that volunteers are valuable. Mūsu kā brīvprātīgās organizācijas loma ir uzsvērt brīvprātīgo vērtību, par to uzsvērt valsts iestādēm, ieslodzīgo vietu pārvalde, probācijas dienestu par to, ka brīvprātīgo loma ir vērtīga. And also having good relationships with prison staff and probation is an amazing resource to find out the information you need. Un labas attiecības, laba sadarbība ar valsts iestādēm, atbildīgām valsts iestādēm ir milzu resurss, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. So sometimes we'd be told things over the phone or in a conversation with a prison or probation officer that we would never learn from reading about their history. Jo reizēm vienkārši telefonu sarunā ar probācijas darbinieku mēs uzzinām lietas, mums pasaka kaut kādas lietas, kuras mēs nekad neuzzinātu un nekad neizprastu, vienkārši iepazīstoties ar cilvēku lietu vai dokumentiem. Iesim uz priekšu. Runas vīrs. Un tēma jums bija, lūdzu? Tēma jums bija kā novērtēt, ka ir pozitīvs iznākums, pozitīvs rezultāts. Sākumā ir tā vispārēji šo jautājumu apskatījām tālāk par kategorijām. Tātad šīs atziņas par to, ka šis bijušais ieslodzītājs ir izgājis šo programmu, šo tikšanos ar brīvprātīgiem šajos 3 mēnešos un ir kaut kādi arī pozitīvi rezultāti, pozitīvas izmaiņas. Kā viens no tiem tika minēts tas, ka cilvēks ir iekārtojies, pirmkārt atradis savu dzīves vietu, mājvietu, un ir darbs vai arī stabili pārliecināti darba meklējumi. Tātad šī divu tādas pamatvajadzības ir mājvieta un darbs vai darba meklējumi, tādi ir stabili pārliecināti. Runājot ar viņu, saprotam, ka viņš ir saņēmis atbalstu. Tas, ko viņš pats arī izsakās par šo kursu, par šo programmu, un ka viņš arī, mēs redzam, ka viņš bez bailēm jūtas sabiedrībā starp cilvēkiem, integrējās, pierod atrasties normālu cilvēku vidū, lietot arī tās lietas, kas ir ikdienā katram cilvēkam vajadzības, kurus viņš nav lietojis esot ieslodzījumā, kā piemēram lietot sabiedrisko transportu, rīkoties ar naudu, pastāvīgi aizpildīt kaut kādus dokumentus, vērsties dažādās valsts iestādēs. Vēl kā viens no argumentiem tika minēts, to, ka šis cilvēks arī iesaistās sabiedrībā un spējīgs atrast jaunu paziņu draugu loku, izvairoties no šiem vecajiem draugiem, kuru ietekmi kādreiz varbūt ir bijusi negatīva. Tātad viņš cenšas sakārtot attiecības ar cilvēkiem, varbūt ar saviem radiniekiem. Tad tālāk mēs skatījāmies detalizētāk kā dažādām kategorijām, kā, teiksim, valsts iestāde varētu novērtēt, kad ir šis pozitīvais rezultāts. Pirmkārt jau tas, ka cilvēks šos 3 mēnešus viņš ir brīvībā un viņš nav veicis atkārtot kaut kādus pārkāpumus. Tāpat mēs uzskatījām, ka cilvēkam viņš ir
saistībā ar probācijas dienestu. Tajos gadījumos šī arī uzraudzība ir apmierināta un sniedz labas atsauksmes par šo cilvēku, par darbu ar viņu. Nu, tāpat šeit arī tas, ko es minēju pirms tam, tātad arī valsts iestādes un probācija var novērtēt, ka šis cilvēks ir atradis darbu vai ir kļūst finansiāli neatkarīgs un pastāvīgs pietiekami. Kā vēl viens faktors tika pieminēts šī bijušā ieslodzītā veselības jautājums, kad viņš arī rūpējas par savu veselību, un ja viņš ir bijis pirms tam arī ārstu tādā uzraudzībā, kā tas arī nereti ir Latvijas cietumos, tad viņš arī pēc atbrīvošanās turpina šo ārstēšanos, un tad mēs to arī valsts iestādes ir par to informētas, ja mēs to konstatējam. Tāpat jautājums par, ja šis cilvēks ir ģimeniskās saistībās, ka viņš cenšas atjaunot šo ģimeni, un ja viņam ir bērni, ka viņš uzņemās kaut kādu atbildību par šiem bērniem, rūpējas par šiem bērniem. Nākošā kategorija, kur novērtē šo pozitīvo rezultātu, tad esam mēs paši šie brīvprātīgie, kā mēs to varētu novērtēt. Nu, pirmkārt, jau pēc saskarsmes ar šo bijušo ieslodzīto redzam šīs izmaiņas, ka mēs novērojam, ka šis cilvēks kļūst pārliecinātāks par sevi, uzvedās drošāk. Varbūt šis iepriekšējais stress, kas ir tikko pēc atbrīvošanās, ir pagājis, satraukums ir pazudis. Arī jautājums par disciplīnu, kad šis cilvēks labi ievēro disciplīnu, laicīgi ierodās uz šīm tikšanām. Nu, arī tāds lietas, ka var tomēr saprast, ka šis cilvēks izvairās no kaut kādas melošanas, tiešām būt godīgs. Ir kaut kādas problēmas, tad atklāt par to runā, neslēgt to. Nākošā kategorija, kā pats ieslodzītais varētu novērtēt, ka ir šie panākumi. Nu, te svarīgs jautājums, kad ir šīs ieslodzītā vajadzības pēc atbrīvošanās, kuras arī viņš pats ir mums atklājis un definējis, ka tās ir viņa problēmas, kuras vajag risināt. Un kad šīs vajadzības tiek realizētas, vai arī turpina piepildīties, arī šī iekšējā apziņa par sevi, ka viņš vairs nejūtas kā ieslodzītais. Viņš jūtas apzinās sevi kā personu, kas ir līdzvērtīga ar citiem. Kad viņš jau arī droši izsakās, ka viņš ir gatavs savus problēmas risināt arī pastāvīgi, neatkarīgi no mūsu palīdzības. Un noslēdzošais bija jautājums arī, ko šajā lietā saka ticība, kā mēs no garīgā viedokļa varam spriest par šiem pozitīviem rezultātiem. Nu, viena no šīm lietām ir, ka cilvēks ir pievērsies Dievam un cenšas gūt šo garīgo stiprinājumu. Mēs redzam, ka mainās arī šī cilvēka identitāte, ka viņš apzinās sevi kā Dievu, aicināt kā Dievu bērnu, un tas viņu paaugstina viņa personas pašapziņu un cieņu iekšējo. Un ļoti svarīgi šeit,
kristīgās morāles principiem un cenšas pildīt Dieva dotos likumus, tādas baušas, ja šīs izmaiņas, ko mēs varam arī no morāles viedokļa novērtēt, kad ticība ir veicinājusi to, ka šis cilvēks ir izmainījies. Tad arī tas, ka viņš pats atzīst, ka viņš būs stiprinājumu dzīvē savā ticībā. Mēs atradām arī no tādiem rakstiem tādus pantiņus, citātus, ko es īsumā tādu nocitēšu no vēstules romiešiem. Bet Dievs savu mīlestību mums parāda ar to, ka Kristus par mums ir miris, kad bijām vēl grēcinieki. Jo vairāk tagad taisnot ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu, viņa dēla nāvē. Cik daudz vairāk salīdzināt būdam, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Tagad mēs redzam dzīvē, ka šis izlīgums Dievu priekšā nes šim cilvēkam arī jaunu dzīves pieredzi, ka viņš iegūst šo jauno dzīvi. Tas izpauž gan garīgi, gan arī tas ir arī tīri praktiski viņu uzvedībā. Mēs redzam, ka šis garīgais aspekts ir dāvājis viņam šo jauno dzīvi. Viņš ir izmainījies. Vēl kādās arī citāts, mums gribētu nobeigt arī šo uzstāšanos, kur novērtēt šo cilvēku. Mēs varam redzēt pēc viņa paša, ka viņa arī izskats un arī, teiksim, uzvedība ir mainīsies. Miesas spītiklis ir acs, un ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī ir tumsīgi, cik liela būs tums. Tad šis cilvēks, mēs redzam, viņš piedzīvo ticības pieredzi šo, varbūt kaut kādu mierinājumu, par prieku. Tas noteikti viņam var palīdzēt arī atrisināt tās dzīves vajadzības cits, arī tie praktiski. Paldies. Thank you. So it's really interesting to see the different perspectives. Ļoti interesanti ir tieši dzirdēt šīs dažādās perspektīvas. One of the rules we have as a Christian organization Mēs būdami kristiešu organizācija, tad viens no noteikumiem, kam sakojam, is that the volunteers are only allowed to talk about faith with the ex-prisoner if the ex-prisoner invites it. Tad brīvprātīgiem ir atļauts runāt par ticības jautājumiem ar bijušo ieslodzīto tikai tad, ja viņš pats uz to aicina. So volunteers are asked to show their faith by the way they live. Brīvprātīgie ir aicināti liecināt par savu ticību ar savu dzīvesveidu. Many of the men we work with, when they first hear that it's a Christian scheme, they think, oh no. Jo daudz no vīriem vai cilvēkiem, ar ko mēs strādājam, kad viņi pirmo reizi uzdzird, ka tā ir kristiešu programma, tad tas viņus dara bažīgus. So we say to people, this is not about marketing or evangelizing for your own faith. This is about being yourself and serving the person in prison. Jo tas, ko mēs šajos gadījumos sakām, ka mūsu darbība nav evangelizācija vai savas ticības vai pārliecības pārdošana citiem, mārketings kaut kāds. Nē, mēs šajā kalpojumā esam klāt, lai palīdzētu šim otram cilvēkam būt viņa rīcībā.
gribēju piebilst, nevis nav evangelizācija, bet evangelizācija pārprastā veidā. Jo evangelizācija pat par sevi ir mūsu dzīve. Tā ir evangelizācija. One of the things that our volunteers say to us is that the experience of serving the prisoner evangelizes themselves. Jo tas, ko saka arī mūsu pašu brīvprātīgie, viņu pieredze kalpojot bijušiem ieslodzītajiem, evangelizē viņus pašus. So we think about Matthew 25, we think about the least of these, is that how you'd say it in the least of these? Jo paturam prātā vārdus no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas un to, ka mēs runājam par vismazākajiem starp mums. So in serving the prisoner, the person who has done crimes, has drug problems, who has no hope, that is how we serve Christ. Kalpojot ieslodzītajiem, kas ir izdarījis noziegumus, kurš ir atkarīgs no alkoholam, kalpojot šādam cilvēkam, mēs kalpojam Kristu. But many of the men we support do want to talk about spiritual things and do want to talk about faith, but it comes from them. Un rezultātā, jā, daudzi no cilvēkiem, kuriem mēs kalpojam, grib runāt par garīgām tēmām, grib runāt par ticību, bet šī vēlme vispirms nāk no viņiem un tiek pausta no viņiem. So one of the things that I heard was that it would be good to restore family relations, try to encourage family relationships. Viena no lietām, ko es dzirdēju pēdējās grupas prezentācijā, bija vēlme vai mēģinājums atjaunot ģimenes saiknes. We know from research in the UK that prisoners who maintain regular family contact, i.e. seeing their family, are 39% less likely to reoffend. Pētījumi apvienotajā karalistē liecina, ka tie ieslodzītie, kas uztur pastāvīgu kontaktu ar ģimenes locekļiem, viņu recidīvu varbūtība ir par 39% mazāka. However, do we think it is always a good idea for the family to be restored? Vai tā vienmēr ir laba doma atjaunot ģimenes saites? Why might it not be a good idea? Kāpēc tā tomēr reizēm varētu nebūt laba doma? Ja ģimene vēl uz vajadzu. Īpaši sievietēm ieslodzītiem, kas attiecās. So we know many men who they have a girlfriend, they have a partner, they are on methadone or they have detoxed. Tad mēs zinām daudzus vīrus, kuriem ir vai sievas vai draudzenes partneris, un viņiem ir izrakstīts metadons vai detox. Narkotika aizstājusi. But their girlfriend or their mother or their father are still using drugs. They're still addicted. Bet, piemēram, viņu ģimenes locekļi, draudzene, mamma, tētis joprojām lieto narkotikas. Or they are emotionally abusive. Vai arī viņi ir emocionāli izmantoti. So sometimes you need to keep the families separate. Sometimes it's healthier to keep the families separate, to give the guy new acquaintances who will give him hope. Un šādos atsevišķos gadījumos ir labi paturēt, noturēt distanci starp ģimenes locekļiem, lai dotu iespēju šiem bijušiem ieslodzītiem iepazīt un iegūt jaunus paziņas, jaunus cilvēkus savā lokā. So I don't know how it is here, but in thinking about, you say resocialization, so we think it's very helpful to understand a bit about the family relationships, the key family relationships. Tāpēc, runājot par katru konkrēto gadījumu un resocializāciju bijušiem ieslodzītiem, ir vērtīgi izprast viņa ģimenes situāciju.
where the healthy relationships are and the unhealthy relationships. Un kur viņa dzīvē ir šīs veselīgās attiecības un kur ir neveselīgās attiecības. And you said about a new label, a new identity. Un jūs runājat arī par to, ka cilvēks sevi redz kā jaunu cilvēku, viņam ir jauna identitāte. This is proved by criminology, by the people who've studied why people go on to commit crime again and again. Un šo lietu ir pētījuši arī kriminologi, tad cilvēki, kas analizē, kāpēc cilvēki izdara atkārtotas likuma pārkāpumus. So if you can redefine yourself as a good person, a student, a worker, a husband. Un ja cilvēks tiešām spēj rast sev jaunu identitāti un identificēt sevi ar kādu studentu, vīru, ģimenes cilvēku, darbinieku kādā konkrētā vidē. And not a loser, a criminal, a gang member. Un nevis ar zaudētāju, ar kriminālu noziedznieku vai kādas bandas dalībnieku. Then you can unlock something in someone's mind. Tad kaut kāds klikšķis ir iespējams galvā un potenciāls var atraisīties. Okay. So, there is one more thing we haven't spoken about. Vēl viena lieta, par ko mēs neesam runājuši. And that's the practicalities and the resources that would be needed to support the. Tās ir praktiskās lietas un tie resursi, kas ir nepieciešami programmas atbalstam. Yeah. So maybe we should now talk about how we might do that. We have five minutes. You have some minutes over. Yeah, but people will be. No, it's okay. Okay. So do we think we would need to employ anybody to run such a? Un tad varbūt mēs visi kopā varam iesaistīties tādā domapmaiņā. Vai mūsuprāt būtu nepieciešams pieņemt darbā, oficiāli pieņemt darbā darba līgumu kādu cilvēku, lai uzsāktu šādu programmu? So what are the jobs that need to be done? Kādi darbi ir veicami? Darāmi. Pieredze rāda, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir daudz investīcijas, ir maz laika, lai viņi var kalpot kā idejas investori, kā moderātori, kā mentori jaunām iniciatīvām, bet ļoti grūti ir veikt visas darbības līdz pēdējiem. Līdz ar to mūsu situācijā labākais risinājums droši vien būtu kāds projekts, kuram būtu iespēja piesaistīt finansējumu no fondiem un atlīdzināt cilvēkiem, kas tieši veltu savu brīvo laiku, vēl papildus saviem kādiem pienākumiem tieši šim projektam. Our experience is that you need to start with, you need at least one member of staff. Jā, mūsu pieredze liecina par to, ka, lai uzsāktu šādu lietu, ir vajadzīgs viens pilnlaika darbinieks. Vismaz viens. Yeah, preferably two. Vēlams divi. So someone needs to be the volunteer coordinator. Vienam ir jābūt brīvprātīgo koordinātoram. But you might also need someone to help with your administration. Un, iespējams, tad otrs cilvēks ir vajadzīgs, lai kārtotu administratīvās lietas. And you need to make sure that somebody is available on the telephone through the whole week in case of any problems. Un ir jāpārliecinās, ka ir kāds cilvēks, kurš ir pieejams pa telefonu, ja nu ir kādas problēmas, 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. If it would be helpful, we'd be very happy to share our job descriptions and person specifications. Ja jums tas varētu izrādīties noderīgi, tad mēs esam, protams, gatavi padalīties ar saviem darba aprakstiem, kas ir mūsu organizācijā cilvēkiem. What other costs would there be, financial costs? Kādas būtu tad reālās izmaksas, uzsākot šādu programmu? Some have been mentioned already. Kaut kas ir ticis pieminēts jau iepriekš. Okay. So
the volunteers, would they pay for their own travel? Brīvprātīgie, vai viņi paši sadz savas transporta izmaksas? Or would you have a budget for travel expenses? Vai mēs tad saktu brīvprātīgiem transportu? What if the guy was turning up every time hungry? Kas, ja bijušais ieslodzītais uz katru tikšanās reizi ierodās pilnīgi izsalcis? Or came out in, I think in Latvia it's quite cold in January. Man liekas, ka Latvijā ir diezgan augsts janvārī. And if they got arrested in July? Un ja viņus apcietināja vasaras vidū jūlijā? Maybe a budget for coats? Varbūt simple things? Mazliet naudiņas mēteli. How would, we talked, for those of you who have come today, we explained that all of our volunteers and the ex-prisoner, we provide them all with cheap mobile phones. Tiem no jums, kas nebija klāt iepriekšējās dienas, mēs runājam par to, ka mūsu programmā, mūsu projektā, gan brīvprātīgos, gan bijušo ieslodzīto, mēs katram iedodam vienu ļoti vienkāršu lētu telefonu. So this protects the volunteers' families from any intrusion into their family life. Šādi mēs aizsargājam arī brīvprātīgos un viņu ģimenes no tā, ka notiek ielaušanās viņu privātajā zonā. And it takes away the temptation from the ex-prisoner to steal a mobile phone. Un arī bijušiem ieslodzītiem nav nekāda kārdinājuma zakt telefonu. And it means that volunteers and the ex-prisoner can stay in contact to make appointments and so on. Un tas nodrošina paralēli, ka brīvprātīgie un bijušais ieslodzītājs var uzturēt pastāvīgu kontaktu. What other? I think you should mention that they don't work after the 3 months anymore, because that is also important. Yes, yes, we should. Thank you. The phones are set up so that they just work for the 3-month period of the community. Un jāpiebilst, ka šie telefoni darbojās tikai 3 mēnešus, kamēr ilgst šī pamataprūpes kopiena, šī grupiņa, kas tiekās savā starpā. Materials for training? You also cover the expenses for the ex-prisoner to get to Yes. and from the meetings. Yes, so I should explain, when we talk about the volunteers, the ex-prisoner is a volunteer. He doesn't have to be part of the group. So he has to be able to afford to get on the bus and so on. Un tad, kad mēs runājam par brīvprātīgiem, mums ir jāpatur prātā, ka arī bijušais ieslodzītais ir brīvprātīgais. Tas nav viņa pienākums piedalīties šajā programmā, arī viņš to dara brīvprātīgi. Un arī viņam ir jābūt iespējai izmantot transportu, lai nokļūtu tikšanās vietā. Yeah, so we pay their travel expenses. Tas nozīmē, ka arī viņa ceļa izmaksas tiek sektas. Okay. Any other costs? Can you think of any other things? Vēl kādas izmaksas, kādas izmaksu pozīcijas, kas jums nāk prātā? Yes, a budget for expenses for food, because sometimes the meeting with all of the volunteers, once a week the whole group meets and eats together, and that's a very powerful, positive thing. Tad vienreiz nedēļā grupa tiekās kopā un ietur kopīgu maltīti, un tā ir ļoti spēcīga lieta. Yeah, so some budget for those kinds of expenses too. Tāpēc arī zināms budžets, zināms finanses šāda veida izmaksām. But in many cases, if volunteers come from churches, the churches will sometimes help too. Bet ir gadījumi, tad, ja brīvprātīgie nāk no draudzēm, tad bieži vien arī draudzes nodrošina šo lietu. So the only other budget really is for training. Tāpēc patiesībā vēl atlikusī lielā pozīcija ir apmācības. So this is for materials. You need to make sure you have a projector, a laptop, so some basic equipment for training. Apmācību materiāli, jums ir jāspēj parādīt prezentāciju, tad attiecīgi aprīkojums, kas ir nepieciešams tam. Printing or photocopying. Drukāšana, kopēšana. We normally give lunch as well because food always makes more people come. Un arī brīvprātīgo apmācībās mēs piedāvājam pusdienas, jo pusdienas vienmēr ir arī labs pievilcīgs elements, lai cilvēki nāktu. Okay. I think those are the costs of the project. Jā, man liekas, ka tās arī aptuveni ir tās visas projekta izmaksas. Okay.
Pirmā medicīniskā palīdzība. Not really. Just first aid. No, we have usually just one of the things you said about getting a doctor is very important. One of the first things we do is make sure that the ex-offender has access to health services. Tad atbild uz jūsu jautājumu, nē, mums nav tāda atsevišķa budžeta pozīcija, bet kā jau 4. grupa norādīja savā prezentācijā, ļoti svarīgi ir tiešām šī piekļuva veselības aprūpes pakalpojumiem, un arī mēs pārliecinamies, lai tad, kad bijušais ieslodzītais nonāk brīvībā, lai viņam ir, tad viņš zina, viņam ir attiecīgi savus ģimenes ārsts. Lai viņam ir savs ģimenes ārsts. So we wouldn't normally expect our volunteers to be kind of medically trained. Bet mēs nesagaidām, ka mūsu brīvprātīgie ir ar medicīniskām priekšzināšanām vai viņiem kāda speciāla apmācība šajā virzienā. Ļoti bieži vismaz Latvijā ir tā, ka tam ieslodzītājiem ir kaut kādas izziņas jāsagatavo un tas viss maksā naudu. Okay. So that's different from UK, so that's important to include. Tā noteikti ir atšķirība no situācijas apvienotajā karalistē, varbūt arī, kur ir vērts ņemt vērā pie. Bet tika uzsvērts, ka nevajadzētu izgaisniecības funkcijas dublēt esošajām pašvaldību un valsts funkcijām. Tādēļ jāspēj nošķirt un atrast robežu, kad veids izgaitniecību un sākas rutīnas sociālais atbalsts, kurš valstī pastāv. Un līdzgaitnieka uzdevums varētu būt atbalstīt un mācīt klientam atrast esošos resursus. Yes. I suppose sometimes it might be, I don't understand the system here, but our volunteers often accompany people to meetings with officials, with services. Sometimes that's fine, sometimes the social worker or the GP might say, who are you? Get out. So it depends on whether they need some identification card or some letter of authorization or something, I don't know. Jā, es ne visās detaļās izprotu Latvijas sistēmu, bet mūsu praksē, mūsu programmā, jā, līdzgaitnieki ir daudz situācijas, kur viņi tiešām pavada bijušo ieslodzītos dažādām iestādēm, palīdz saprast, kur viņiem ir jāvēršās, vai tas būtu sociālais dienests vai kur atrodas ģimenes ārsts. Un, protams, ir situācijas, kurās šis līdzgaitnieks nedrīkst būt klāt šajā tikšanās reizē, un sociālais darbinieks teiks, ka lūdzu pagaidieties durvīm. I think that point is really important, that it's important volunteers. I discussed yesterday what they do and what other people should do. Jā, un arī jūsu komentārs noteikti ļoti svarīgs, jo tas sasaucās ar to, par ko es, saku, Lūks, runāju vakardien, ka ko dara brīvprātīgie un ko viņi nedara, bet dara jau attiecīgi valsts pašvaldību iestādes vai citi eksperti. So as well as developing relationships with different providers, we also have referral routes, so relationships where we can pass cases on to experts. Un tā kā savā darbībā mēs esam izveidojuši tādu sadarbības tīklu ar dažādām iestādēm, un mēs arī zinām šos te dažādos ceļus. Ja ir nepieciešama cilvēka mājvieta, mēs viņu novirzam un aicinām vērsties avotā X, un ja ir nepieciešama cita veida palīdzība, tad ir citi cilvēki, pie kuriem mēs jūs aicinām vērsties. And also very practically, we have folders of information that our volunteers can access. So in this area of the city, this is someone who can help you with this. This is a charity shop that gives away clothes. This is somewhere that gives away food. Un mēs esam arī apbruņojušies ar dažādu veidu informāciju, drukātā veidā, tie būtu bukletu formāti, piemēram, kas palīdz bijušiem ieslodzītiem saprast, ka šeit iespējams ir humanitārā palīdzība, šeit jūs varat atrast
dabūt nepieciešamo apģērbu, vai šeit nodrošina to, un ja jums ir tāda vajadzība, jūs varat vērsties sociālā dienestā, kā tam līdzīgi. Okay, so I'm conscious of the time. Esmu nobežījies par laiku. We've got a good record of all of the shared knowledge and expertise now. Mēs esam arī pierakstījuši melns uz balta visu, ko cilvēki teica, savām idejām, kādām viņiem bija. When we get back to London, we are going to email to Martin more information about our training program and how we do things. Atgriežoties Londonā, mēs arī nosūtīsim Mārtiņam papildu informāciju par to, kā mēs rīkojam savas apmācības. And if from London we can provide any support to you around developing this further advice or more information, we're very happy to have. Un ja jau esat Londonā, mēs varam jums jau kā palīdzēt, sniegt papildu informāciju, kādus padomus, atbildēt uz jums neskaidrajiem jautājumiem, tad mēs esam jūsu rīcībā. So in 2020, when you also come to London, 2020. gadā es gribu, lai jūs visi braucat uz Londonu and provide free training about how Latvia supports ex-prisoners. Un sniedzat apmācību un informāciju mums par to, kā Latvijā tiek nodrošināts atbalsts bijušajiem ieslodzītajiem. Okay, thank you very much. Paldies!